Čau visiem! Tais lozīm vaļā. Jauns video ir klāt atkal, un kā jau jūs redzējāt, ja skatījāties iepriekšējo video, kur mēs ar meitiņu devāmies uz kurieni? Uz? Moto izstāde, outdoor izstāde 2024. Tad šajā video mēs pēc izstādes pat taisnot dodamies paēst uz kafejnīcu, kaut kur paēdīsim un dosimies pie dabas palīt ar hamokiem. Mocīts, kas saka, viss ir gatavs. Man ir Krīge, tās OS 18 litrīgās katrā sānā somas. Un šeit augšā viena, es neatceros modelīts, šeit, kur te ir nosaukums, jā, tā konkrēti precīzi modelīts. Sākumā likās, ka ļoti maz vietas būs, bet izrādās tā, ka vienā somā pilnīgi viss ir Enijai, saistīts ar guļamām, tur drēbes, hamoka komplekts, pilnāks un guļamais, un tieši tas pats mums, un šeit ir kopējās mantas, viss, kas ir nepieciešamās, jā, ūdeņi, vēl tur pāris lietas, pārtika, tam līdzīgi, un plus vēl te kameras lietas man mugursomā, jā. Tā kā viss esam uzlādējušies, un esam gatavi, kā saka, startēt. Jā, te būs arī šitais te DJI man priekšā ir, ko es tagad arī filmēju, testēju, un esmu atspogā, jā. Neskatoties to, ka tagad ir lietains laiks, viss, mēs kāpjam virsū un laidīsim tālāk, vai ne? Laižam? Jā. Bet kur mēs paliksim? Es pat nezinu. Ir it kā plāns viens, bet nezinu īsti līdz galam, vai tā tas piepildīsies, tāpēc skatieties turpināt. Viss kārtībā? Laižam, jā? Ok. Meitiņa saka, viss ir kārtībā, mēs laižam. Tagad mēs aizbraucam, uzpildam šo te rīgo KTM. Viņš jau garšo viņam labi. Jā, ja man lampiņa tagad redzēt. Rezervīti ir ieslēgusies. Vējš liels, un tāpat tās arī normāls midzini. Mēs tikko uzpildījāmies un dodamies jau Kurzemes virzienā. Nebaidaties braukt arī lietainā laikā ar bērnu. Labs ekipējums. Protams, viņš ir jāiegādājās, jā. Labs apģērbs, un vienkārši viss ir galvā. Dodieties, piedzīvojiet to. Esiet kopā, dodiet bērnam tās emocijas. Jā, mēs tagad būsim nedaudz slapji, bet tas ir sīkums. Jums ir jāmāc, jārāda to, ka tam var tikt pāri, ka tas ir tikai lietus. To visu var labot vai, savādākā veidā. Paņemiet rezerves, drēbītes, zeķītes, tam līdzīgi, jā. Un viss super. Tā kā, lai jums superīgi piedzīvojam. Baucam. Esam kafejnīcā. Paēdīsim. Te mums tagad žūst. Esam pa ceļam. Kafejnīca oši, ēdienkarte. Ēdīsim, vai ne? Mums vēl jāizdomā, uz kuriem mēs laižam stāvīt ar galpunktu, jā? Mums tas izdomāt. Grauzdiņi. Ķipnok mērķis arī. Pirmā uzkoda, vai ne? Jā, paldies. Nu ko, ēdīsim. Ko mēs parasti ņemam? Grauzdiņas, tas ir. Tad paņēma sirsalāts. Un mēs arī vēl meklējam, kur mēs varētu palikt pa nakti. Mēs tā spontāni kaut ko skatāmies to brīdi, kur mēs kokas kā un uz kurien varam aizbraukt. Un kā saka, labi aizgad visiem. Superīgi paēdām ošu krogā, ieēdam, sasildījāmies. Osīši, nevis oši, bet nu labi, tāpat tie, kas šeit ir bijuši, tie jau saprot. Viss super garšīgi, viss okur, vienīgais mīnus, kad skaidrā naudiņa. Tie, kas dodas uz šeit, atcerās skaidrā naudiņa. Laižam tālāk, kāpjam virsū. Mums vajadzīgs uz veikalu aizbraukt tā. Jaunais vilciens, Vivi. Jū, čau. Esam atbraukuši uz Dunduru pļavām. Dunduru pļavas. Tie, kas šeit ir bijuši, zina, ka Dunduru pļavās ir ļoti daudz buļļu, zirgu, sauļā, kas dzīvo. Protams, ir kaut kāds neliels nožogojums viņiem, bet viņi šādi te dzīvo sauļā lielā teritorijā. Te ir ceļš, pa kuru var droši braukt, atbraukt uz skatu torņiem, uzkāpt, pavērot. Kā ļoti tāda interesanta vieta.
Dunduru pļaus, skata tornis. Uzkāsim augšā, pavērosim nedaudz dabu. Jā, kāp nosālīt. Jā, aizķēries, jā. Pulkstens jau ir vēls. Es jau pat vēl paspēju tev online sapulcs, man viss notiekās, jā. Un arī kartē mēs skatāmies, kur mēs varētu aizbraukt. Reku te ir skatu tornis. Skatu torni var uzkāpt augšā. Tagad ir apmācies laiks, bet visi zvēri ir prom tajā pusē. Tur, lauku pusē, un reku tur ir. Ko mēs šeit sastapām? Kur ir celtenais? Taurs. Reku, taurs, jā, mēs tauru redzējām. Un tarpāns. Tie nav zirgi, tie ir tarpāni jau. Forši, vai ne? Ritīgi labais. Super skaidrā laikā te vienkārši ideāli ir. Vajag labais ir. Tagad pulkstens ir 7:08, jau pēc 8 paliek tumšs. Mums jādodās. Tumšs paliek. Mēs ritīgi labi te braukājamies. Super. Bišķiņ tā meičuks ir nosāls, tāpēc, ka maz kustamies. Jā, nu, zin kā uz moču sēdot, bet okay. Jā, kā tikt mājās, viss vēl turās, viss ir kārtībā, nekas nav salūzis, viss ir superīgi. Tā kā nesatraucies, jā, šitās somas tiešām superīgi, Krīga, paldies, es gribu teikt Yamaha Latvija par to, ka man viņas sagādāja, jā, ļoti labi. Ok, sēžamies uz zirgiem un laižam, ne? Meklēt spotu, kur mēs paliksim par nakti, viss. Forši bija iebraukt šeit, laiciņš nebija būtis, laižam tālāk. Ko, būsim atraduši superīgu spotiņu. Nekur baigi tālu mēs nebraucām. Vienkārši mēs vairāk te kā tādā ekskursijā pabraukājām. Jā, te pat ir šosei, viss kārtībā. Normāli, un pie ezera mēs varēsim patusēt, iekārsim hamokus. Ja sanāks, mēģināsim iekurt ugunskura. Nesolu vai sanāks, jo visu laika lietus līs. Visu malaku slapju, un viņi arī te daudz nav, bišķiņi ir. Mēs esam super malači, neskatoties uz to, kad lietus lija. Uzdrošinājāmies doties pie dabas. Tā kā jā, uzdrošināties arī jūs, vai ne? Jā. Ko gribi? Čilot? Čilot hamokā. Čilot hamokā. Čilot hamokā, skatīties YouTube un ēst savas konfektītes. Labi, davai, liekam hamoku, ejam. Ko mēs tagad esam uzklājuši Enijai jau? Reku, nākat apakšā paskatāties, kā viņai tur lampiņas spīd. Paskatīsimies, jā, tur hamoks, kur jā, tur spīd lampiņas. Tāda nakts romantika, viss ten ir, lūk, redzams. Šitais hamoks, jā. Un es arī tagad savu setu uzklāšu. Paņem ar roku šitā pieturi. Es aiziešu otrā pusē, paņem šo. Resns koks. Jā. Šitā priede. Es būšu atklāta. Man zem šitās rozā jakas ir krakls, termoviļa, termodžemperis un vēl siltā pidžama. Tu jau pidžamu uzvilki jau? Un ko, man nebija nekāda siltākā. Tu gribēji vēl siltāk visu, jā? Jā. Visu siltāk, lai siltāk. Jā. Un kā tu jūties, ir ok? Ir ļoti silti. Lai pastāst, kā mazais izbrauciens. Šis izbrauciens bija ļoti labs. Man patika, ka mēs braucām uz Dunduru pļavu. Tur mēs redzējām nevis buļļus. Man likās, ka tie bija buļļi sākumā. Kaut kā tauri vai kas viņi bija, Tie vai bija ne? tauri, jā. Un tētim likās, ka tie bija zirgi, bet ne, tie bija kaut kādi tur. Tauri. Tā, mēģināsim iekurt ugunskuru. Šaubos, ka kaut kas sanāks, tāpēc, ka malka šeit ļoti maz. Viņā ir slapja. Nu, nemēģināsim, neuzzināsim, kā saka, jā. Te nav īpaši nekas. Te jau visu makšķernieki ir izslaucījuši. Viss ir izvākts, kas ir iespējams. Bet, nu, man ir mēģināts, nav zaudēts. Pamēģināsim, varbūt mums
sanāks, kā saka, nedaudz pasildīties. Kaut kāds tabletīts man ir sagatavots, tamponiņš. Kas tām pa tabletēm? Tās ir vienkārši tās tabletes, kas ir plītiņas kurināt, tās ķīmiskās dedzināmās tabletes. Viņas tur ilgāk laika tur kūp, deg. Tad mēs saplūkājam vati. Šādi te saliekam, uzliekam tās tabletes virsū un ar kramiņu aizkurinam. Ja? Hop, cik ātri viss. Jo tā vate, viņa nu kā pasilda un pažāvē. Un tad tā viņa aizdegsies. Ugunskurs tā ir tā lieta, kas tomēr tādā nometnē iedod tāda patīkama forša sajūta. Ja ir ugunskurs, tad ir tāda mājīguma sajūta, tāda kopības sajūta. Jo ugunskurs tā ir tā vieta, kur visus vieno. Visi, kur tu sēji, parasti pie ugunskurs. Cik nu sanāks mums ar šo slapjo malciņu, te tāda prieda, ir kaut kādi veci slapi zari, bet kā jau es teicu, mēģināts nav zaudēts. Zit, ka jau sākums labs ir. Teicu, ka būs. Redzēs, kā vēlāk būs. Jā. Cerams, ka nesāks līt. Nē, līt vairs nelīs. Ko mēs šoreiz ēdīsim? Te mums ir vistas zupa. Šis ir Latvijas uzņēmums, maziņš uzņēmums. Un viņi man atsūtīja šo te pārtiku pamēģināt. Jā, ilgu laiku nav man sanācis uzēst šo te, bet tāds interesants. Un te ir griķi maldīti ar gaļu saldā krējuma mērcē. Paka ir no kartona. Šeit ir viss pamācība latviski, kas ko, kas cik termiņš un pārējais viss. Varam vaļā. Viņam arī zips ir šeit jau. Forši tas, ka tas ir dabīgs. Var sadedzināt vismaz šo te daļu. Taču nu zips ir. Eju! Paskaties! Te pat ir karot iekšā. Te pat ir karot iekšā labais. Un tā. Lūk. Griķu maltīt krējumu ar gaļu un krējumu. Šādi sausā veidā. Super. Jau lejam iekšā ūdeni. Mums ūdens ir uzvārījies. Jetballs. Šitā tagad kur zips. Aizaram ciet. Jā, viss zips strādā. Viss liekam griķu maltīt. Es saku šeit uzbriest. Gaidam. Viss. Nostāsti, kā griķīši. Garšīgi, bet bezgaršīgi. Garšīgi, bet bezgaršīgi, jā? Jā. Iedomam pagaršot, kas mums tur ir. No tiem griķīšiem. Mēs bišķīm pa daudz pielējām ūdeni, bet tas nekas. Te mēs redzam arī mazus gaļas gabaliņus, ir ok. Un pagaršosim tagad. Jā, gaļu jūtu. Griķīšu gaļu jūt. Krējuma garšu jūtās. Tiešām. Bet prasās, jā, garšvielas. Bet ar garšvielām es pilnīgi saprotu to, ka garšvielas šādās te pakās nevar ielikt īsti, tāpēc, ka tas bojā, un līdz to termiņš viņi vai nu saskāps vai uzpūtīsies vai kaut kas tam līdzīgs, bet ir ok. Uzvāri ūdeni, pielēj, un tev ir gatavs ēdiens. 10 minūtes uzbrieduši un var ēst. Mums sanāca iekūrt ugunskura, nu jau ir temperatūra jau, kas saka, normāli tā, kas saka, iekūrusies. Viss notiekās, tad mums te bišķiņ sanāk arī pasildīties. Rekur, šo visu malciņu mēs te saliekam, jā. Un kamēr mēs braucām ar šo vietu, bija ļoti augsts laiks. Un kad mēs šeit atbraucām, uzreiz vējšais nebija. Arī, ja tur vējš ir. Pa ceļam smidzināja, un nu jau vairs nesmidzināja, kad mēs atbraucam šeit. Forši izmatā superīgi uzklājām visu, un tagad ir tā patīkami. Šis mums tāds mazais īsais video bija. Prieks, ka skatījāties. Noteikti mēs jūs uzdrošinām dodaties dabā, pārgājiens ar motociklu vai tam līdzīgi. Paldies, ka skaties, raksta komentāru, noteikti atbalst mūs, lai šādu veidu video taptu mums vairāk un labāk. Kas mums nākamais? Kad mēs nākamais raujam? Rīt, jā? Uz mājām. Jā. Labi, tiekamies visi nākamais piedzimumais. Čau! Tā! Atkal ugunskurs jau dziest nost. Jā, mitrā malka.
Nekas, gan jau.